Sveiciens visiem, lai arī esam galdnieki, šodien parunāsim par lupatām. Un jā, visi, kuri strādā ar koku, zina to, cik daudz ir putekļi, un ka vislabākais veids, kā tikt no putekļiem vaļā, ir putekļu sūkšanas dažādi veidi. Lētākais no tiem ir putekļu sūcējs, ar ko var nosūkt no dažādām ierīcēm putekļus, nebojāt savus plaušus un tam līdzīgi. Un tie visi ir atdūrušies uz to, ka patiesībā cik kaitinoši ir tik daudz pirktos putekļu sūcēju maisiņus, kuri tik ātri piepildās, cik grūti par šo mazo caurumiņu tu gribi uzpildīt. Par šo mazo caurumiņu attiecīgi visu to izkratīt ārā, lai varētu atkārtot to lietot. Tad, lūk, ņemiet lifehack no manis. Tad, kad jūs nopērkat putekļu sūcēju maisus, nevis aizbrauciet mājās, bet aizbrauciet pie kādas foršas šuvējas. Un viņi jums apakšdaļā var iešūt šādu te rāvēslēdzēju. Un jūs šo putekļu sūcēju maisiņu varat lietot atkārtot. Manā gadījumā es par 5 maisiņu rāvēslēdzēju iešūšanu samaksāju kāds 25 eiro. Un ir 4. gads, kad es šiem maisiņiem strādāju. Varbūt, protams, ka tie vairs nav tik drausmīgi efektīvi un nenosūks visu tik labi un paliek kaut kāda daļa no šiem putekļiem starp maisiņu kārtām, bet tas jebkurā gadījumā ir labāk nekā katru reizi pārpirkt šos maisiņus pa jaunam. Un jā, šādu ir iekonomēt, tas neliels lifehacks. Ņemam, dēlamies un lietojam un ļoti ceru, ka kādu noderēs.